kungs, štāba virsseržants Aleksis un virsseržants Ozoliņš ieradušies. Sestdien, 25. janvārī uz Āfrikas valsti Liberiju dosies 2 Nacionālo bruņoto spēku karavīri, kuri sadarbībā ar ASV kolēģiem turpinās iesākto darbu pie Liberijas armijas instruktoru sistēmas veidošanas. Šajā sakarā 24. janvārī pirms došanās uz Liberiju ar Latvijas karavīriem tikās Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerālleitnants Raimonds Graube un aizsardzības ministrs Raimonds Vējonis. Es zinu, ka jūs godam nesīsiet Latvijas bruņoto spēku vārdu Liberijā un Latvijas kā Latvijas valsts vārdu, tā kā novēlu jums sekmes šajā darbā. Sauszemes spēku kājnieku brigādes un ASV Mičiganas pavalsts Nacionālās gvardes instruktori Monrovijā vadīs apmācību kursu Liberijas armijas instruktoru sastāvam, kas būs turpinājums 2012. gadā sāktajam sadarbības un konsultāciju procesam. Nedēļu ilgajos kursos Latvijas instruktori dos savu pieredzi libēriešiem apmācību sistēmas izveidē, plānošanā un izvērtēšanā, kā arī instruktoru sagatavošanā nākotnes karavīru apmācībai. Pērn martā abu valstu karavīri vadīja apmācības kursu arī Liberijas armijas virsnieku sastāvam. Plānots, kā ASV un Latvijas padomnieku grupas atbalsts Liberijas bruņoto spēku apmācību sistēmas pilnveidošanā ilgs 3 gadus. Bruņoto spēku sadarbība ar Nacionālo gvardi ilgst kopš 1993. gada un ir bijusi ļoti sekmīga, organizējot militāro apmācību procesu karavīriem, inženieru, artilērijas apgādes un nodrošinājumu un gaisa atbalstu kontrolieru un citās specialitātēs.